Uzņēmums Evopaips savu darbu uzsāka pirms 4 gadiem, bet šodien jau var lepoties, ka ir viens no 3 labākajiem darba devējiem Zemgales reģionā. Veiksmes pamatā noiet tirgus. Lielākais plastmasas cauruļu ražotājs savu produkciju eksportē gan uz rietumiem, gan austrumiem, un par sadarbības partneriem izvēlas valstis, kas piekop ilgtermiņa attīstības politiku. To, diemžēl, gan nevarot teikt par Latviju. Mēs par to varētu daudz un dikti diskutēt, bet pats galvenais jau jāatrisina pamatlietas, lai uzņēmējs nākotnē redzētu, ka viņa produkcijai būs noiets. Šajā gadījumā Latvijā iedzīvotāju skaits sāk samazinās. Tātad produkcijas noiets ar katru gadu samazināsies. Ja ar vien mazāk nodokļu maksātāji būs, tad galu galā arī visi citi. Latvijas darba devēju konfederācija tiekoties ar uzņēmējiem atzīst, ka vismaz vienu solījumu Finanšu ministrija ir turējusi. Nodokļi netiek celti. Nodokļu politikas pārredzamība vismaz 3 gadu garumā ir viens no priekšnoteikumiem arī jaunu darba vietu radīšanai. Ja mēs stiprinām uzņēmēju konkurētspēju un viņš ir drošs, kad viņš var atvērt jaunu 2., 3., 10. darba vietu un palaist jaunu produktu tirgu vai iekarot jaunu tirgu, teiksim, šajā gadījumā, piemēram, vai būtu Azerbaidžānā un Ķīnā, tad tajā brīdī tas būs automātiski nāks līdz arī darba vietas. Bet, ja tas nenotiks, tie pirmie punkti neizpildīsies, darba vietas neradīsies. Uzņēmēji no lauku novadiem gan bilst, ka nodokļu politikā kurs ir uzņemts pareizais, tomēr par brīvu uzaupošanu domāt vēl esot pāragri. Ir jau arī kredīta saistības, kas savulaik ir uzņemtas, izbūvējot šos objektus un tā. Tā kā, teiksim, reģionos tas ir, protams, grūtāk nekā Rīgā, jo tas piepildījums nav tāds kā Rīgā. Tikšanās reizē Latvijas darba devēju konfederācijas veic arī labākos darba devējus, izvērtējot pārsteigumu nesot bijis. Tie, kuri stabili nostājušies uz kājām, arī turpina attīstīties. Zemgales reģionā 2011. gadā par labākajiem atzīt 3 uzņēmumu. Dārzeņu audzēšanas uzņēmums Rītausma, plastmasas cauruļu ražotājs SIA Evopaips un siltuma ražotājs SIA Fortum Jelgava. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.